Kāpēcīt ir zinātkāra meitene, un viņai vienmēr ir jautājumi par visu. Šoreiz viņu ir ieinteresējis salikt sakārtots teikums. Noteikti arī tevi tas interesē. Kāpēcīt jautā tāpēcītē? Kas ir salikt sakārtots teikums? Vai tu zini, ka salikti teikumi ir tādi teikumi, kas sastāv no 2 vai vairākām daļām? Jā, to es atceros. Bet kādas ir salikta sakārtota teikuma īpatnības? Salikta sakārtota teikuma daļas var saistīt sakārtojumu vārdi. Un, bet, tomēr, taču, turpretī, turpretim, arī. Kā būtu, ja mēs tos atkārtotu vēlreiz? Labi. Un, bet, tomēr, taču, turpretī, turpretim, arī. Es domāju, ka būšu šos vārdus iemācījusies, bet kas ir jādara, kad teikumā ieraugu šos vārdus? Gandrīz jau aizmirstu tev pateikt, pirms šiem vārdiem ir jāliek komats. Bet neaizmirst iegaumēt. Dažkārt sakārtot teikuma daļas saistītas bez saistītāju vārdiem. Tiešām? Lūdzu, pasaki man kādu piemēru. Es nesaprotu. Tātad. 3. dienā viļņi pieskaloja skaidu pie kādas salas. Tā bija Leiputrī. 3. dienā viļņi pieskaloja skaidu pie kādas salas, un tā bija Leiputrī. Esmu ievērojis, ka sakārtojumu vārdi saista ne tikai teikuma daļas, bet arī vienlīdzīgus teikuma locekļus. Tev ir pilnīgi taisnība. Piemēram, šajā teikumā. Leiputrijā piena upe plūda Ķīsteļa krastos, taču leiputriešu stāvoklis bija drūms, tomēr ne bezcerīgs. Šajā teikumā vienlīdzīgi teikumu locekļi ir drūms un bezcerīgs. Īpaši viltīgs ir sakārtojuma saiklis un. Ja un saista vienlīdzīgus teikuma locekļus, tā priekšā komatu neliek. Piemēram, mana māsa un viņas draudzene ir jautras. Ja un saista salikti sakārtot teikuma daļas, komats un priekšā ir jāliek. Piemēram, mana māsa pilda mājas darbs un viņas draudzene viņai labprāt palīdz. Paldies, ka pamācīji. Tagad es jūtos gudrāk. Tas ir labi, bet es tomēr vēlos par to pārliecināties. Tagad izpildi šo uzdevumu. Atrodi salikti sakārtots teikums. Es izteicu savus domas brālim, un viņš tām pilnīgi piekrita. Toms iedeva Ievai puķis, kurš bija ļoti skaists. Mamma izved pastaigāties manu suni. Es gribu konfektes, šokolādi un saldējumu. Skolotāja man pienāca klāt, bet neteica ne vārdu. Mana dzimšanas diena ir tieši tad, kad viss svin jauno gadu. Mana vislielākā vēlēšanās drīz piepildīsies. Tā saka mana mamma. Manuprāt, salikt sakārtot teikumu ir. Es izteicu savas domas brālim, un viņš tām pilnīgi piekrita. Skolotāja man pienāca klāt, bet neteica ne vārdu. Mana vislielākā vēlēšanās drīz piepildīsies. Tā saka mana mamma. Pareizi!